Labdien! Cilvēks vienmēr domājis par to, kā labāk pārvaldīt sabiedrību un tās resursus. Ekonomikas sengrieķu valodā nozīmē māju un noteikumu. Sengrieķu filozofs Platons uzskatīja, ka sabiedrība jāpārvalda elitei, citus piespiežot strādāt, ierādot vietu jau no dzimšanas. Privātīpašums esot nevēlams, jo veicina skaudību un raisa konfliktus. Platona skolnieki Aristoteles nepiekrita. Cilvēks nesot ideāls un tāpēc sabiedrība jābūvē ņemot vērā cilvēku trūkums. Privātīpašums ļaus resursus izmantot racionālāk. Ekonomikas vēsture ir starp šīm divām izpratnēm, ir cīņa starp šīm divām izpratnēm. Jāpārvalda kolektīvi vai jāļauj katram strādāt ar savu īpašumu. Romas impērija pārvaldīja eliti, acīm redzot ļoti izglītot, jo tās laikā parādījās daudz mūsdienu tirgus ekonomikai pašsaprotamu instrumentu. Naudas masveida aprit, kreditēšana uz procentiem, investīciju programma iekarotajās teritorijās, pārtikas loģistikas sistēma. Pēc Romas impērijas nāca viduslaika, kur par ekonomiku tika aizmirsts praktiski pilnībā. Lai nevajadzētu uzturēt dārgu armiju, karavadoņiem iedeva zemi, to lai galveno resursu, dzimcilvēks par to pretī prasot to starp armiju vajadzības gadījumā. Tas bija feodālisms. Romas impērijas mantojums uz 1000 gadiem aizauga ar zāli. Viduslaikos privātīpašums pastāvēja, peļņa no tā tika uzskatīta par dievu dāvanu, kur jātērē cēlam mērķim. Nabadzība tika sludināta kā tikums. Pasaule atmodās tikai 15. gadsimtā un sākās tās augtais merkantīlisma periods. Būt merkantīlam nozīmē būt saistītam ar tirzniecību. Šodien angļu valodā ir vārds merchant, kas nozīmē tirgotājs. Merkantīlisma ekonomikas pamatā bija doma, ka valsts paliks bagāta tad, ja vairāk pārdos nekā iepirks no citiem, jo tā pieaugs zelta daudzums valstī. 17. gadsimtā brits Tomas Muns konstatēja, ka eksports ir ceļš uz bagātību, un bagātības mērs ir zelts. Zelts kļuva par jauno dievu. Spāņi par sevi teica, mums spāņiem ir sirdskaiti, kur izārstēt var tikai zelts. Svešu zemju laupīšana tolaik bija populāra, bet arī tirdzniecība bija tā, kas atnes daudz zelta. Valdnieki deva tirgotājiem īpašas privilēģijas, tie palika bagāti, bet bagāti palika arī Venecija un Dženova. 18. gadsimtā skotu filozofs Ādams Smits publicēja grāmatu Nāciju bagātība. Pavērsta doma vēl tālāk. Ja cilvēki darbojas savās personiskajās interesēs, sabiedrība kā kopums paliek bagātāka. To viņš nosauc par neredzamo roku. Neviens tev nekontrolē, tu rīkojies savās interesēs, bet sabiedrība kopā paliek bagātāka. Tas ir viens no slavenākajiem jēdzieniem ekonomikas mācību grāmatās. Ādama Smita laikā sākās industrializācijas laikmets, bija dzimis kapitālisms, ekonomikas izaugsme pirmo reizi pasaules vēsturē aizskrēja debesīs. Paralēli nāca agrīnie sociālie utopisti, tādi kā Čārls Furjers, Roberts Ovens un Henrijs Sen-Simons, kuri vēroja sociālās problēmas rūpnieciskajās zonās un pasludināja kapitālismu par nelabojamu ļaunumu, veidoja kopienas, kur visi dzīvot saticīgi, vienlīdzīgi un tam līdzīgi. Nesanāca, jo cilvēki nevēlējās. Par viņiem Karls Marks teica tā, agrīnie sociālisti vienkārši nezināja, kā panākt rezultātu. Marks atbilde bija cīņa. Viņa sekotāji pasaulē vēlāk iznīcināja simtiem miljonu cilvēku, lai panāktu sevis izdomāto taisnīgumu. 2016. gadā dāņu politiķi, sociālisti Ida Aukene Pasaules ekonomikas fórumā publicēja rakstu Laipni lūgti 2030. gadā. Man nekas nepiedara, man nav privātuma un dzīve nekad nav bijusi labāka. ASV pagājušā gadsimta 20. gados strauji attīstījās dzelzceļš, ekonomika kūsāja, preces un pakalpojumi bija plaši pieejami, bet sabiedrības fokusā nonāca kas cits, tā dēvētie baroni laupītāji, kuriem piederēja kuģi, vilcieni un rūpnīcas. Ar ētiku šie kungi neaizrāvās, strauji audzēja savu bagātību, bet Ādama Smita neredzamā roka tomēr strādāja. Bagāti palika arī visu valsts. Kad iestājās Lielā depresija, un neviens īsti nesaprata, kāpēc, uz skatuves nāca leģendārais brits Džons Maynards Keynes, kurš argumentēja, ka brīvs tirgus nestrādā bez valsts iejaukšanās. Keynes idejas bija tik ietekmīgas, ka valdības visā pasaulē sāka iejaukties visur. Kara laikā ekonomikas, runa ir par Otro pasaules karu, tika pakļauts pilnīgam diktātam,
un arī pēc kara šī pieeja baudīja vēlētāju atbalstu. Fonā gan skanēja tā sauktā Austrijas ekonomikas skolas pārstāvju uzskats, ka tieši valsts iejaukšanās ir problēma pamatcēlonis. Harvards ekonomists Jozefs Šumpēters, kādu laiku pabijis arī Austrijas finanšu ministrs, uzskatīja, ka kapitālisma izaugsmes un recesijas cikli ir normāla parādība un ir saistīta ar inovāciju ciklu. Recesija kā pašattīrīšanās mehānisms, ko viņš sauc par radošo destrukciju. Šumpēters aizstāvēja kapitālismu, bet paredzēja, ka 100 gadu laikā tam pienāks gals. Šobrīd tie 100 gadi ir faktiski pagājuši. Galu kapitālismam pielikšot nevis apspiestie Marksa strādnieki, bet gan intelektuāļi, žurnālisti un birokrāti, kuri varēs atļauties dzīvot no citu līdzekļiem, jo kapitālisms būs atnesis pietiekošus augļus, lai to finansētu. Intelektuāļi okupēšot universitātes un maizi pelnīs, izdomājot problēmas un tad tos par naudu risinot. Šodien Rietumpasaules sociālo zinātņu katedras tiešām ir apsēduši dažādi dīvainu pretrunu izgudrotāji. Piemēram, jau pieminētās dzimuma kvotas uzņēmuma valdēs, kur izvēli jānosakot nevis pēc spējām, bet tā, kas tev biksēs. Cits Nobela prēmijas laureāts, arī Austrijas skolas pārstāvs Friedrichs Hayeks teica, ka valsts iejaukšanās rezultātā pazudīs brīvības, tiesības rīkoties ar īpašumu, uzrakstīja grāmatu Ceļš uz dzimbūšanu. Sociālisms kā etatisma gala rezultāts. Nākamais Nobeļa prēmijas laureāts, amerikāņu ekonomists James Buchanans, argumentēja, ka valsts nav idealizēts veidojums, bet tikai cilvēku kopums, kuri savas intereses noliek pirmajā vietā. Ja Keins teica, ka valstī jātērē tikai grūtos brīžos, tad, kad ir recesija, lai stimulētu ekonomiku, tad Buchanans atbildēja, ka ļaujot valdībām pārtērēt, iet deficītā, tad tās tērēs vienmēr un nekad neapstāsies. Tas ir tas, ko mēs šobrīd redzam ne tikai Latvijā, bet Eiropas Savienībā un ASV. Buchanans paredzēja, ka rezultātā tas novedīs pie inflācijas un ekonomikas stagnācijas. Tā tas notiek arī šodien. Valdības nemitīgi tērē, pārsniedzot nodokļu ieņēmumus, bet ekonomikas knapi turas uz vietas. Bezdarba gan nav, bet mežonīga inflācija vēl nesen bija arī Latvijā. Nākamie arī Nobela prēmijas laureāti amerikāns Edvards Preskots un norvēģis Fins Kidlands skaidroja, ka politiķiem vienkārši nevajag dot rīcības brīvību, tā vietā nosakot noteikumus, kas šādu brīvību ierobežos. Tādas pieejas piemērs ir tagad ar budžeta deficītu Vācijā. Valdība nedrīkst aizņemties vairāk par 0,35% no IKP. Latvijā sistemātiski deficīts ir 10 reizes lielāks, un arī tikai tāpēc, ka Eiropas finanšu disciplīnas noteikumi neļauj paņemt vēl vairāk. Līdzīgi ir ar centrālbankām. Ja tu politiķiem iedod lemt par naudas drukāšanu, tad tas ir tas pats, kas mērkaķim iedod granātu. 90. gados to saprat, politiķiem tika atņemtas tiesības drukāt naudu. Centrālbankas Francijā 93. gadā un Anglijā 98. gadā tika padarīts formāli neatkarīgs no politiķu gribas. Nekad neviens nerīkos centrālbankas valdības vadības vēlēšanas. Nākamais ekonomikas Nobela prēmijas laureāts Miltons Friedmans pētīja naudas sistēmas jautājumus. Viņu dēvē par monetāristu. Friedmans argumentēja, ka naudu jādrukā tikai tik daudz, cik atbilst reālās ekonomikas pieaugumam, piemēram 3%. Jebkas vairāk, tu panāks tikai un vienīgi inflāciju. Centrāla bankas varot aizstāt ar algoritmu 3% gadā un viss. Padarot centrāla bankas formāli neatkarīgs no politiķiem, cerēja, ka bezbēdīga naudas drukāšana beigsies. Diemžēl tas tā nenotika. Pēc 2008. gadu banku krīzes procents likmes tika turēts absurdi zemu nulles līmenī. Dažādi atbalsta pasākumi Covid laikā motivēja būtiski palielināt naudas daudzumu ekonomikā. Nekas no šī neizsauc ekonomikas izaugsmu, kas saskan ar Friedmana secinājumiem. Tas, pie kā šī politika noved, ir nesen piedzīvot ļoti augstā inflācija un strauji nevienlīdzības pieaugums sabiedrībā. Politiķi gan retorikā min citus iemeslus – karu, jau pieminēto Covid un balto lāci.
Tikmēr izcili ekonomistu plejādes atzinumi glabājas Nobeļa komitejas arhīvos un gaida, kad tos izcels ārā, nopūtīs putekļus un realizēs. Kolektīvismā balstītas ekonomikas pārvaldīšanas metodas nestrādā, neatkarīgi no tā, vai tas sauc sociālisms vai etatisms, jeb valsts kontroli, kur valsts dominē lielu daļu ekonomikas un ierobežo to ar dažādiem regulējumiem. Tuvojoties noslēgumam, viens jautājums, kā panākt ekonomikas izrāvienu, ja esi maza valsts, bez ievērojumiem dabas resursiem, tev blakus ir naidīgs kaimiņš, kurš draud tevi iznīcināt un tehniski var pārsoļot tev pāris dienu laikā. Es šoreiz nerunāšu par Latviju. Šis piemērs ir par Dienvidkoreju. Pagājušā gadsimta otrajā pusē Dienvidkoreja no atpalikušas nabadzīgas valsts strauji izrāvās un tagad ir kļuvusi par 12. lielāko ekonomiku pasaulē. Ietilpst 21. gadsimta pasaules perspektīvāko valstu vidū. Nekāda kolektīvisma vai sociālisma Dienvidkorejā nebija. Pie varas militāra apvērsuma rezultātā nāca ģenerālis Chung Hee, kurš varas resursus izmantoja kā veiksmīgas kompānijas vienpersonisks vadītājs. Paņēma sen zināmo recepti ekonomikas attīstībai, eksports, augsta pievienotā vērtība, izglītība un fokus uz konkrētām nozarēm, nevis katram pa drusciņiem, lai būtu taisnīgi. Lai panāktu rezultātu, valsts nauda un priekšrocības tika dot atsevišķiem privāti kontrolētiem konglomerātiem jeb čaieboliem. Rezultātā tapa Hyundai, Samsung, LG un Daewoo. Kad čaieboli bija pārņēmuši vietējo tirgu, tie strauji izplatās arī uz ārvalstīm un droši vien kaut kas atrodas arī jūsu mājās. Uz kapitālismu negatīviem sociālajiem aspektiem tolaik raudzījās caur pirkstiem, veicināja skarbu konkurenci. Bet gala rezultātā izaugsme bija tik liela, un tas bija 8% aptuveni 20 gadu garumā, ka arī strādājošiem auga algas un labklājība, kāda šajā iepriekš nabadzīgajā valstī nerādījās pat sapņos. Sabiedrība tika motivēta mācīties, lai kļūtu konkurētspējīgi, nevis saņemt formālus diplomus un iekārtoties ministra amatā Latvijā. Arī šobrīd, kad Dienvidkoreja ir attīstīta demokrātija, valsts turpina attīstīties relatīvi strauji. Sociālisms un kolektīvisms valsts lomas palielināšana ekonomikā ir ekonomikas izaugsme garantēti bremzējošs faktors. Demotivē cilvēku strādā, gala rezultātā noved pie valsts bankrota, kāds notika Padomju Savienībā. Pārfrazējot Margaretas Tečeras savulaik teikto, sociālisms beidzas tad, kad beidzas citu cilvēku nauda. Es piebildīšu, un tad, kad uzņēmēju nav, vai tie ierobežojumu dēļ vairs nav ieinteresēti cīnīties par savu laiku, un savu laiku pavada kādā ērtā subsidētā amatā. Cilvēki daudz nopelnījis ar kapitālismu, un cikliski pievērsusies arī sociālismu modeļiem, praktizējot kolektīvismu pārvaldības mehānismu. To jau diezgan ilgi dara arī Eiropas Savienībā. Protams, ka etatisms nāk roku rokā ar vien pieaugošu birokrātiju. Cik cilvēks vajag, lai izstrādātu lauksaimniecības direktīvas katrai valstī uz vismaz 1000 lapām? Tas ir reāls piemērs. Un cik cilvēku vajag, lai lauksaimniekiem izskaidrotu, kas tur vispār ir rakstīts. Šā brīža Argentīnas prezidents Javieris Milejs šogad uzstājoties Davosas formā bija skarbs. Rietumu pasaule atrodas liela apdraudējuma priekšā. Kolektīvismu pārvaldības sistēma ir ceļš uz trūkumu un ekonomisko pagrimumu, teica viņš. Viņš zina, ko saka. 100 gadus atpakaļ Argentīna bija viena no spēcīgākajām ekonomikām pasaulē. Nākamajos 100 gados varu cikliski pārņēma sociālisti un peronisti, kur abi nacionalizēja ekonomiku un nodarbojās ar nebeidzamu naudas pārdalīšanu un pabalstu maksāšanu. Kad nauda beidzās, to vienkārši sāka piedrukāt. Šodien valsts ekonomika ir sagrauta, inflācija pārsniedz 200% gadā. Latvija ir viena no ekonomiski vājākajām Eiropas valstīm. Mūsu mājsaimniecība turība atpaliek no Lietuvas gandrīz 2 reizes, no Igaunijas gandrīz 3 reizes, no Spānijas, piemēram, vairāk nekā 5 reizes. Mums jāsaņemas un jāsaprot, ilgi tā turpināt nevarēsim. Ar nebeidzamu budžeta deficītu apmierināt dažādu nozaru vajadzības mēs varēsim ar vien mazāk. Izeja ir tikai strauja valsts aparāta deregulācija
valsts lomas ekonomikā samazināšana, ieguldījumi izglītībā un konkurētspējīgu apstākļu radīšana vietējo un starptautisku uzņēmumu darbībai Latvijā. Mums nav izvēles – sociālisms vai kapitālisms. Pat sociālismu ideologi ir atzinuši, ka sociālisms var sekot tikai attīstītam kapitālismam, jo tā ir pārdalīšanas ideoloģija. Tu nevari pārdalīt neko, ja esi nabadzīgs. Paldies par uzmanību!